vairāk šādām avantūrām. Un man būs kārtīgā vecgada dienas pastaigā. Labrīt, mani mīļie, labrīt! Dotajā brīdī es ar abiem bērniem dodos pie friziera. Neprasiet, kā es nonācu šādā situācijā. Es ceru, ka jūs mani dzirdat, jo vējš ir drausmīgs. Kas man notiek uz galvas? Nezinu, bet esiet sveicināti jaunā vlogā. Tava teorija. Tas ir to saistīts. Mēs esam atpakaļ mājās no friziera. Es teikšu, ka tas bija izaicinoši un vairāk šādām avantūrām es nepiekritīšu, bet tagad mēs sākam krāmēt mantas, jo kur mēs dodamies? Uz Itāliju! Liepāja! Jā, mēs braucam svinēt Vēja pilsēta, man tur vējš dzīvo. Jā, un ņemot vērā to, kāds ir šodien ārā vējš, es nezinu, vai tas ir labākais lēmums braukt uz Liepāju. Es ceru, ka mūs neaizpūtīs, bet tāds mums radās plāns vairākus mēnešus atpakaļ. Sākotnēji mūsu plāns vispār bija doties svinēt jauno gadu ar draugiem uz citu valsti, bet tas plāns... Tas plāns neizdevās, tāpēc mēs brauksim svinēt jauno gadu uz Liepāju. Es neparādīju savu matu krāsu, ko es gribēju parādīt jau pie frizieres, bet godīgi tas brīdis, kad Olga man pabeidz lakot matus un bija laiks doties uz mašīnu, tas mirklis bija tik haotisks, Markus jau bija kļuvis nevaldāms, Emīlija kliedza, un es izdomāju, ka es jums parādīšu savu jauno matu krāsu mājās. Es esmu ļoti apmierināta. Es ieliku rulli matos, lai man ieveidojās čalka. Godīgi sakot, es pat gribētu iet uz vēl rudāku toni. Tā, kafija. Kafija, tava rīta kafija. Tava rīta kafija. No. Dzeršu, nē, vēl nav. Jaunais gads dzeram vēl no Ziemassvētku krūzītēm. Šī būs pēdējā reize, kad es dzeršu no Ziemassvētku krūzes, jo mēs atgriezīsimies pēc jaunā gada. Pēc jaunā gada Ziemassvētku krūzes ir no. Es, starp citu, gribēju īstenībā visas dekorācijas jau novākt, līdz mēs dotos uz Liepāju, bet tā kā man neizdevās aizbraukt līdz Iskam un nopirkt šīs lielās kastes, es izdomāju, ka es ar to nodarbošos pēc jaunā gada. Nu re, šajā gaismā jūs redzat vēl labāk manus matus. Starp citu, es uzvilku savu jauno kostīmiņu no Kosa, un man ļoti patīk tā viss. Es eju krāmēt mantas, bet mēs nekad neizbrauksim uz Liepāju. Nekad. Kas jau būs nāc rādi? Nageti un fričkas. Būs nageti un fričkas, būs augļu tēja, tad būs glāze rozā vīna, jūs tikai viens. Un cukuru tēju. Un tad man būs šie gurķi. Un man būs
man būs šis te. Jā. Un vienu ēdienu, kad tu var atstāt, jo vīrs atnāks pēc kāda brīdiņa. Ja? Labi, tas nostādies. Būs krūsītas. Divas atnācēt, jā. Jā, cik aptuveni pusstundu, ja esat ideāli? Labi, ideāli, jā. Paldies. Es pilnīgi nesaprotu, kas notiek ar maniem matiem, bet nepievērsīsim tam uzmanību. Mēs atgriezāmies atpakaļ viesnīcā, aizgājām līdz Rimī, nopirkām visu kaut ko, gājām pēc 2 lietām. Beigās izgājām ar 3 maisiem, bet nu labi, mēs nopirkām ļoti daudz kaut ko. Mums vajadzēja, mēs nopirkām aptamilu, pamperus, zobu pastas, principā daudzas no lietām, daudzas no produktiem, kurus mēs nopirkām, mēs būtu pirkuši tā vai tā, Liepājā vai Rīgā, starpība nav. Un jā, tagad mēs atpūšamies viesnīcā, izlēmām, ka šodien pavadīsim laiku viesnīcā, numuriņā. Man liekas, mēs vienmēr tā darām, jo pēc ceļa īsti nav spēka un nav vēlmes iet kaut kur. Skatos, man tās vēl arī pumpa, cik fantastiski. Izgāju cauri arī savam Instagramam, jo, kad mēs braucām uz šeit, es ieliku lodziņu un palūdzu, lai cilvēki man iesaka, ko darīt Liepājā, kas ir labs, kas ir foršs, kas ir jāapskata, ko var darīt. Tā kā jā, ir pāris labas idejas, bet nu skatīsimies, viss ir atkarīgs no rītdienas laikapstākļiem. Es ļoti ceru, ka rīt nelīs un rīt būs, ja ne saulains, tad vismaz apmācies, bet nelīs. Tā kā jā, papildus es arī pa bišķiņam rediģēju vlogu, ko es gribu ielikt laivā rīt no rīta, lai jums ir ko skatīties. Pagaidām visi izskatās diezgan cerīgi, bet nu, tad jau redzēs. Labrīt, mani mīļie! Labrīt no Liepājas! Mēs jau esam ceļā, paēdām brokastis, kuras es personīgi gaidīju, jūs man dzirdat, kuras es personīgi gaidīju kā nekad, jo mazā smalkmaizīte izdomāja, ka viņa pamodīsies 5:30, 5:30. Līdz ar to, jā, pēc kādas stundas es viņu noliku gulēt, un pati es vairs gulēt negāju. Es izrediģēju video, es izrediģēju Instagram rīlu, es sataisījos,
Un pēc tam, kad es visu to biju izdarījusi, vēl joprojām visi gulēja. Un tad es izdomāju. Un tad es sāku domāt, vai man iet brokastīs vienai pašai, vai man gaidīt visus pārējos. Es izdomāju, ka es gaidīšu visus pārējos, un kamēr es gaidīju, es pati aizmigu. Un jā, tad mēs aizgājām pēc brokastis, un tagad mēs esam ceļā uz dabas parku Bernāti, jo tas bija... Un tas ir bērniem. Ne, tas ir arī bērniem, jā. Jo tas bija viens no biežāk ieteiktajiem galamērķiem, kur var aiziet pastaigāties. Un tā kā šodien spīd gandrīz, ka spīd saule, kas ir pilnīgi neticami, jo vakar laiks bija vienkārši šausmīgs, mēs dosimies uz Bernātu dabas taku. Bet jā, mēs neiztikām vakarā bez piedzīvojumiem. Ap pulkstens 11:30 mēs ar vīru sapratām, ka Markus kaut kādā veidā ir aiztaisījis vansistabas durvis no iekšas, lai gan viņš pats bija ārā, aizcirtis. Nezinu, kas tur notika, kā viņam tas izdevās. Es nezinu, šitā te tur uz augšu. Kā viņam tas izdevās, nevienam nav skaidrs. Kāpēc viesnīcas vansistabā ir tāda slēdzena, arī nav skaidrs. Bet jā, viss beidzās labi, viesnīca atrada šo rezerves atslēgu, lai gan sākumā viss izskatījās netik cerīgi, un es jau gribēju iet maskāt kosmētiku un nest uz kopīgajām toaletēm. Bet viss kārtībā, viss atrisinājās, un beigu galā mēs tikām iekšā vansistabā, bet līdz ar to mēs aizgājām gulēt pāri 12. Un, Es aizgāju 9. Tu aizgāji 11:30 gulēt, zaķīti. Jā, 9 viņš aizgāja. Līdz ar to, tāpēc visi ļoti ilgi gulēja, un tad, kad Emīlija piecēlās 5:30, es nebiju īpaši laimīga. Bet jā, dodamies kārtīgā vecgada dienas pastaigā. Jā. Jā. Tā, mēs atbraucām uz Bernātu dabas parku, bet jā, man likās, ka te būs meža takas. Te jau ir meža takas, bet izklausās, ka mēs esam ļoti tuvu jūrai. Jūra izklausās ļoti skaļa, tā kā es pieņemu, ka būs ļoti lieli, skaisti viļņi. Es tā domāju. Es nezinu, tad jau redzēs. Vengādiem Liviosa. Vengādiem Liviosa. Gādiem mačma. Kāpēc tu brauc? Tu kaut kāda našna. Krišņa mazā. Gādiem mačma. Vengādiem Liviosa. Tā, mēs mazliet aplauzāmies ar vietām, kur aiziet paēst. Mēs ļoti gribējām aiziet uz Mo. Pirmais variants bija Mo, kas izrādās ir Michelin gaidā, bet viņi bija ciet. Otrais variants bija Hot Potato. Hot Potato arī ciet, bet atšķirība bija tā, kad Hot Potato vismaz bija ielikts Googlā, ka viņi ir ciet. Un tas ir pārsteidzoši priekš Michelin restorāna. Jā, un viņi nav painformējuši par laiku. Es esmu vispār šokā, kā var tik smieklīgu niansi atļauties. Ja tu esi Michelin gaidā, tev būtu jāiet Googlā un jāpamaina
darba stundas, manuprāt. Bet tas ir tikai mūsu... paldies! Wow! Paldies! Jā, jo, manuprāt, ieiet Googlā un samainīt darba stundas nav īpaši sarežģīti. Tāpēc mēs atnācām uz piano, kas ir mūsu viesnīcā, kur mēs arī svinēsim šovakar. Vienkārši, šeit ir ļoti garšīgi, mēs šeit esam bijusi, vienkārši gribējās nedaudz dažādību. Vēl bija variants, mēs sākotnēji vispār plānojām iet uz restorānu Dzintriņš, kas bija pie šīm te Bernāta takām, bet arī viņš bija ciet. Un jā, vienkārši gribējās kaut kādu dažādību, bet vēl bija variants braukt uz zaļo olīvu, uz olīvu. Tas ir kompliments no šefa ar čerīzo 10. Kompliments no šefa var, es nevaru pateikt līdz galam, ko es gribu. Liec visu. Nē. Garšīgi. Kompliments no šefa pavāra. Maizīte ar zaļumu, sviestu un čerīzo desiņu. Jā, šeit ir ļoti garšīgi. Mēs šeit esam ēduši. Kad Markusam bija, man liekas, nedaudz pāri gadam mēs šeit viesojāmies. Jā, vēl viens variants bija braukt uz olīvi, bet mēs jau visi bijām nedaudz piekusuši meklēt vietas, līdz ar to mēs izlēmām, ka mēs atnāksim uz šajieni. Un te ir ļoti skaisti. Markus, ko tu vislabāk atceries? Kas tev vislabāk, kāds notikums tev patika vislabāk? Uz lielām mājām. Uz lielām mājām? Kas ir? Tev patīk braukt uz mūsu Tas ir mājām. lielākais notikums. Un tev? Arī jā. Mājas būvniecība. Man lielākais moments, protams, kad ir Emīlijas dzimšana šogad. Par lielam. Jā. Es lielu. Paldies. Man ir 2 lieli. Emīlijas piedzimšana, protams, kā. Un māja, tad, kad es pēdējo reizi biju, kad es ieraudzīju apjomu. Lielākie 2 gada highlighti. Un vēl viens highlights bija, kad mēs atbraucām mājās no slimnīcas. Un Markusiņš paņēma māsiņu rociņās. Tā, man ir risotto, vīram ir ribiņas risotto. Sēnītēm te ir. Un Markusam ir ļoti skaists burgerīts ar frī kartupelīšiem, kurus tā vien gribās Burgers paņemt. tiešām ļoti smags. Ak, man ļauj. Es tik garšīgas frī kartupelīšus sen neesmu ēdus. Es pateikt, garšīgas frī kartupeli. Garšīgi frī kartupeļi? Nē, tūle. Un tu jau saki, re, kur? Garšīgi frī kartupeli. Mans risotto ir ļoti garšīgs. Kā jūsu ēdiens? Ļoti garšīgi. Mēs izlēmām, ka vecgada dienā ir jābūt kaut kam vēsturiskam. Pagaidiet mani vēl. Ir jābūt kaut kam vēsturiskam. Mēs pirmo reizi Emim iedosim pagaršot ķirbi. Emi, tu esi gatava? Jā, Emis nevar sagaidīt mani. Ņem? Garšo tev? Gribi vēl ņemu? Viņai garšo. Garšo, viņa priecīga ir, jā, mazā meitene. Atnes lūdzu saltīt. Un te, kur? Tur Bet nav tā, ka viņai īstenībā viņa ātas. Viņai garšo! Es esmu tik priecīgā! Mana mazā kūciņa ir sākusi ēst.
tu mana mazā sirsniņa. Tev garšoja ķirbītis, tev garšoja ķirbītis. Ļoti jautri. Piemēram, es apēdu augstu steiku. Bet labi, par to parunāsim. Labi, Ramdans, jā. Es teorētiski viņu noliku jau gulēt, bet viņa izdomāja, ka viņa grib laikam sagaidīt jauno ar mums, jo, kā redzat, viņa ir pidžamā, bet mēs jau tūlīt dodamies augšā uz numuriņu. Iemesls tam, ka es vispār neko neesmu uzfilmējusi, ir tāds, ka es vienkārši visu laiku centos viņu aizbudzināt, kas bija mazliet neveiksmīgi, bet mums atnesa... Ko mums atnesa? Arī man... Kokosrieks, pistācija. Šitādu te mums notīrīsim. Pistācija, kokosrieksts. Smaržo ļoti labi. Kas tur? Ir mazai mīļi. Ko lai es jums saku? Laimīgu jauno gadu, laimīgu jauno 2025. Laimīgu jauno zaļās čūskas gadu, laimīgu jauno gadu. Es nezinu, vai jūs man piekritīsiet, bet 2024. gads paskrēja vienkārši zibenīgi. Tā vien šķiet, ka katrs nākamais gads paskrien arvien ātrāk. Jā, 2024. gads bija lielisks, man nav ko sūdzēties, notika daudz fantastiskas lietas, bija arī daži bēdīgāki momenti, bet tas viss piedara pie lietas, tā ir dzīve. Galvenais, ka es esmu tikusi tam pāri, bet kopumā 2024. gads bija vienkārši fantastisks. Un tieši tāpēc es gribu pateikt lielu, milzīgu paldies arī jums, ka jūs bijāt kopā ar mani visu pagājušo gadu. Gribu pateikt vēl lielāku paldies visiem tiem, kas ar mani kopā ir jau daudzus gadus un turpina man sekot. Paldies arī visiem tiem, kas ir pienākuši klāt mūsu mazajai mīļai YouTube ģimenei. Es novērtēju katru no jums un esmu pateicīga tiešām par katru no jums. Jūs esat viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc es turpinu filmēt un turpinu rādīt un turpinu dalīties gan ar savām labām dienām, gan ar savām netik labām dienām, bet kopumā jā. Liels jums paldies, ka esat kopā ar mani, un es jums gribu šajā jaunajā 2025. gadā novēlēt, protams, ka laimi,
prieku, mīlestību, stipru veselību. Tas ir, mēs zinām, es domāju, ka mēs visi zinām, cik tas ir būtiski, lai visi jūsu vēlākie mērķi un sapņi piepildās. Es ticu, ka jums tas izdosies. Galvenais ir ticēt sev un arī manifestēt to un strādāt pie tā, tad tā viennozīmīgi, manuprāt, ir labākā veiksmes formula, lai ietu uz saviem mērķiem un sapņiem, izslēgt no savas dzīves tos toksiskos cilvēkus, kas liek jums justies slikti, būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas padara jūsu dzīvi labāku, kas tic jums, kas ir jūsu piemēri un kas nes jūsu dzīvē labo. Tas, laikam, būtu arī mans tāds galvenais rezumējums no 2024. gada un ko es noteikti gribu paņemt savā 2025. gadā, un tāpēc es to novēlu arī jums. Gribu vēlreiz pateikt milzīgu paldies visiem tiem, kas ir bijuši kopā ar mani ne tikai 2024. gadā, bet visus iepriekšējos gadus. Es tiešām jūs ļoti novērtēju. Ceru, ka jūs paliksiet kopā ar mani arī turpmāk, un jā, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo vlogu, pat īstenībā nezinu, kuru pēc skaita, un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Atā!